Gudrības vārds 1, Tatjana Mikušina, 25. aprīlis 2005. gads, iemīļotais Elmorija. Jūs atnācāt šai pasaulē darboties, izpildiet savu pienākumu. Es esmu Elmorija, no jauna atnācis pie jums caur šo sūtni. Es steidzos nofiksēt savu gaismas momentu Tatjanas spēka laukā. Atbilstoši man dāvātajam pienākumam, es esmu iesvaidījis visus sūtņus pēdējos 100 gadu laikā. Tagad šajā brīdī es novietoju savu elektronisko klātbūtni virs Tatjanas kā manas aizsardzības zīmi. Es nevaru sniegt savu atbalstu organizācijai tāpēc, ka nav organizācijas fiziskajā plānā. Ir tikai sūtnis. Tāpēc no šīs dienas es iedibinu savu atbalstu un nostiprinu aizsargājošo pavadienu Tatjanas aurā. Es to daru tagad. Ir piepildījies. No šī brīža es piešķiru Tatjanai pilnvaras pārstāvēt mani fiziskajā oktāvā un es ņemu viņu savā aizsardzībā. Es priecājos, ka atkal man ir savs pārstāvis uz Zemes, planētas Zeme fiziskajā plānā. Jūs zināt, ka es cenšos strādāt ar cilvēkiem. Nav cita skolotāja, kam būtu tik daudz skolnieku kā man. Tomēr savu personīgo atbalstu es sniedzu ārkārtīgi reti un izņēmumu gadījumos. Iespējams, ka jūs nenojaušat, ko tas nozīmē. Tiklīdz brālībai ir iespēja turēt pastāvīgu gaismas fokusu, kas nostiprināts kādā valstī dzīvojoša sūtņa aurā, tā līdz tam laikam, kamēr šis gaismas fokus saglabājas, ne tikai sūtnis, bet arī visa valsts atrodas mūsu aizsardzībā. Tāpēc es fiksēju jūsu uzmanību šīs dienas notikumu. Mēs paskatīsimies, kas būs nākotnē, kādā mērā mūsu cerības un mūsu uzticība tiks attaisnotas. Tas attiecas ne tikai uz sūtni, bet arī uz gaismas nesējiem, kas tagad ir iemiesojušies Krievijā. Tās ir izredzes jums visiem saņemt nebijušu debesu atbalstu un palīdzību visos jūsu pasākumos. No šīs dienas es apsolu tiem, kas ir pieņēmuši mūsu sūtni ar visu savu sirdi, ka es atsaukšos uz jebkuru jūsu aicinājumu. Es sniegšu jums visu palīdzību, kas var tikt jums sniegta visos jūsu pasākumos. Vienīgais nosacījums ir jūsu motīvu tīrība un jūsu iniciatīvu atbilstība Dieva gribai. Mīļotie, vai jūs apzināties to iespēju, ko jūs saņemat, vai jums neaizraujas elpa saņemt palīdzību un aizsardzību no gaismas būtnēm pēc jūsu pirmā aicinājuma? Vai jūs varat iedomāties, cik ātri viss ap jums pārveidosies? Tātad viss, ko jums nepieciešams izdarīt, ir pieiet pie altāra vai ieiet savā sirdī un izteikt šādu aicinājumu. Es esmu, kas es esmu vārdā, mana varanā, es esmu klātbūtnes vārdā, mana svētā es Kristus vārdā, atbilstoši iespējai, ko dāvājas iemīļotais Elmorija, caur lielās baltās brālības sūtni Tatjanu Mikušinu. Es lūdzu, lai Dieva griba tiktu izpausta manā lietā, ko es īstenoju Dieva vārdā šajā fiziskajā oktāvā. Tālāk jūs izklāstat tā pasākuma vai tās lietas būtību, kurā jūs vēlaties saņemt manu personīgo palīdzību un gaismas būtņu palīdzību. Jūs varat uzrakstīt šo jūsu lūgumu uz papīra lapas un to sadedzināt. Tādējādi jūs saņemat tieši jums sniegtu palīdzību jūsu dievišķajās lietās, lai kur jūs neatrastos, pat ja jums nav organizācijas. Nav nozīmes, vai jūs darbojaties vienatnē, vai jūs darbojaties kopā ar domu biedru grupu. Lai jūs varētu izmantot arī sūtņa aicinājumus kā palīdzību jūsu lietā, es iesaku jums savu lūguma kopiju aizsūtīt tieši manam sūtnim. No šīs dienas Tatjana saņem arī manu personīgā sūtņu mantiju līdzās lielās baltās brālības sūtņu mantijai, kas tika uzlikta uz viņas pleciem pirms gada. Tā mēs ļoti drīz uzzināsim visus gaismas nesējus, kas ir gatavi pieslēgties šai jaunajai dispensācijai un darboties tajā. Tomēr ir atšķirība no mūsu iepriekšējām dispensācijām. Agrāk mēs iedibinājām fokusu konkrētā zemē esošā konkrētā organizācijā, un sūtnis bija šīs organizācijas vadībā. Un viņam bija uzticēts viss organizatoriskais darbs. Tagad mēs izvēlējāmies citu ceļu. Pēc jūsu lūguma mēs sniegsim savu atbalstu tām organizācijām, ko jūs radīsiet savās apdzīvotajās vietās. Negaidiet nekādu komandu, tikai savas sirds pavēli. Jūs atnācāt iemiesojumā, un katrs no jums atnāca iemiesojumā ar noteiktu misiju. Jūs zināt, kas jums jādara. Jums nav katrā ziņā jārada organizācija, kas varētu aptvert visus darbības aspektus. Turklāt tai nav katrā ziņā jābūt sabiedriskai vai reliģiskai organizācijai. Jūs varat atvērt komerciālu organizāciju, lai iekļautu dievišķos principus biznesa vadīšanas metodēs jūsu zemēs. Jūs varat atvērt savu veselības aizsardzības vai izglītības iestādi. Vienīgā prasība dievišķajiem principiem ir jābūt jūsu organizāciju prioritātei,
kas likti tās pamatā un palīdzībai jūsu apkārtējiem cilvēkiem. Nedzenieties pēc naudas. Naudas būs tieši tik daudz, cik jums būs nepieciešams jūsu plānu izpildīšanai. Naudas enerģija ir sekundārs faktors. Pats galvenais ir jūsu sirds tīrība un vēlēšanās izpildīt Dieva gribu. Tā ir jūsu kalpošana. Ko īstenot jūs atnācāt šajā pasaulē? Pienācis laiks konkrētām darbībām. Nestāstiet man, ka jūs nezināt, ko jums darīt. Paskatieties apkārt. Vai tiešām jūsu acis neredz to, ko jūs varētu izmantot savas spējas? Kur jūs varētu izmantot savas spējas, pielikt savus pūles, rokas un kājas? Ir pienācis laiks konkrētām darbībām. Jūs atnācāt šajā pasaulē, lai darbotos. Esiet tik laipni, izpildiet savu pienākumu. Pietiek tukšu sarunu un skaidrošanās. Kurš no jums sasniedzis lielākus panākumus ceļā? Es gribu paskatīties, ko jūs reāli varat izdarīt jūsu apkārtējā fiziskajā pasaulē. Jūs atnācāt šajā pasaulē darboties. Izpildiet savu pienākumu. Ja jūs līdz šim laikam nesapratāt, par ko es runāju, tad man nāksies nolaisties pie jums, atrotīt piedurknes un parādīt, kas jums jādara. Paskatieties, cik daudz jūsu apkārtnē atkritumu. Un tie nav tikai fiziskie atkritumi, tie ir atkritumi, ar kuriem pārpildīti visi jūsu plašsaziņas līdzekļi, televīzija, radio, internets, avīzes. Novāciet atkritumus savā apkārtnē un apziņā. Ja kāds no jums nezina, kur pielikt savus pūles, jums atliek tikai lūgties un lūgt apskaidrību no Dieva, jo jūs esat pārāk atrāvušies no dievišķās realitātes. Un jūs pat nevarat apzināties, kādā mērā pasaule, kurā jūs uzturaties, ir atrauta no dievišķās realitātes. Laiks ir mainījies, un reizē ar ciklu nomaiņu mēs izvēlamies citu darbības veidu. Mēs nedibināsim vienu organizāciju, kas kļūtu par gardu kumosiņu un vilinājumu tiem, kuri vēlas būt vadošie. Nē, mēs novietosim mūsu gaismas fokusu virs katras organizācijas, kas būs atbilstoša mūsu principiem, un kas vērsīsies pie mums tieši vai caur šo sūtni, lai saņemtu mūsu aizbildnību. Mēs darbosimies caur katru, kas ir sagatavojis savu svētnīcu mūsu atnākšanai. Mēs vienkārši izmantosim jūsu uzaicinājumu ieiet jūsu svētnīcās un jūsu piedāvājumu kļūt par mūsu rokām un kājām fiziskajā plānā. Mēs ieiesim jūsu svētnīcās, tas notiks tik dabiski, ka jūs pat nepamanīsiet mūsu klātbūtni, un mēs jums norādīsim vislabāko ceļu. Kā jūs varat darboties un kas ir vissvarīgākais, kur jums jāpieliek pūles. Ja kāds no jums teiks, ka viņam nav nekādas iespējas radīt savu organizāciju vai uzsākt savu biznesu, ka viņam nav domu biedru un piekritēju un viņš ir pavisam vientuļš, tad atļaujiet man jums neticēt. Jūs dzīvojat cilvēku vidū, un šiem cilvēkiem vajadzīga jūsu palīdzība. Jums ir 4 zemākie ķermeņi, un šos ķermeņus vajag attīrīt. Tāpēc nestāstiet man, ka jūs nezināt, ko jums darīt, un jūs nezināt, ar ko jums nodarboties. Ir pienācis laiks aktīvām darbībām. Jums tiks sniegta debesu palīdzība jebkuros jūsu pasākumos, ja tie ir atbilstoši Dieva gribai. Ko jūs vēl gaidāt? Vai man tik tiešām atnākt pie jums un parādīt jums, ko darīt? Tad es pārlikšu uz jūsu pleciem daļu no maniem pienākumiem un daļu no mana darba. Katram jādara savs darbs. Sāciet strādāt, un jūs būsiet pārsteigti par to palīdzību, kas jums tiks sniegta. Es esmu Elmorija, un es vienmēr esmu ar jums tur, kur jūs darāt konkrētas lietas Dieva vārdā.